Grūti noticēt, bet kādreiz visi šie televizori, radioaparāti, veļas mašīnas un leduskapji bija vismodernākā tehnika, kādu vien cilvēki varēja nopirkt. Bet pilnīgi viss, ko šodien laimīgs pārnes no veikala, pēc kāda laika būs jāizmet. Nolietotā elektrotehnika var būt ne tikai nekur neliekams lūznis, bet vērtīga otrreizējā izēviela. Taču ar vienu noteikumu – tā jānogādā elektropreču pieņemšanas laukumā. Turklāt pilnīgi neizjauktā veidā, piemēram, leduskapim jābūt ar kompresoru, televizoram ar kineskopu, datoram ar mātes plati. Tā kā elektropreces satur daudz kaitīgu savienojumu, tās marķētas ar īpašu simbolu, pārsvītrotu konteineru, kas norāda, ka šo mantu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Leduskapju dzesēšanas sistēma un sienu siltinājums satur freonu, kas ir gana lēts dzesēšanas materiāls, bet nonācis dabā. Tas iztvaiko, paceļas līdz atmosfēras augstākajiem slāņiem un noārda ozona slāni, kas Zemi pasargā no saules kaitīgā ultravioletā starojuma. Un tagad dosimies raudzīt, kas ar šo televizoru un leduskapi notiek pēc tam, kad tie nodoti elektropreču pieņemšanas laukumā. Un sākas pamatīgs darbs, jo tehnikai ar rokām jānoņem vadi, mikroshēmas, kineskopi. Esmu dzirdējis, ka televizoru plates satur zeltu, sudrabu, platīnu un palādiju. Tāpēc man jau iespīdējās acis, iedomājoties, kas te par zelta bedri. Hek, nekā. Vienā televizorā varot atrast 1000 daļu grama dārgmetālu. Ejam paraudzīt, kā pārstrādā leduskapjus. Izrādās, ka no vecās augstumkastes var otrreizēji izmantot līdz 90% sastāvdaļu. Vispirms nogriež vadus, noņem kompresoru, tad ar vakuuma sūkni izsūta dzesēšanas sistēmas freonu, ko var izmantot, piemēram, matu lakas ražošanā. Bet dzesēšanas sistēma satur tikai 3. daļu freona. Nākamais uzdevums ir no leduskapja sienām izdabūt atlikušās 2/3. Tāpēc leduskapi noslēgtā rezervuārā samaļ, nosūc freona gāzi un atdzesē to šķidrajā slāpeklī. Plastmasas un metāla detaļas tiek atdalītas un pārstrādātas. Leduskapja sienu plastmasu var izmantot transformatoru ražošanai, bet metālu pārkausē, lai iegūtu izejvielas jauniem izstrādājumiem. Arī nederīgais televizors ir gandrīz pilnībā pārstrādājama manta. No vecā kineskopu stikla gatavo jaunus kineskopus. Koka detaļas sadedzina, bet no plastmasas tiek ražota jauna plastmasa. Un es jau stāstīju, ka mikroshēmu plates satur cēlmetālus. Maz, bet pārstrādājot 100 tonu, sanāk tīri ievērojams daudzums. Daudzas elektropreces satur smagos metālus, kas nonākuši augsnē vai ūdenī, ar laiku iekļūst barības ķēdē un kaitē ne tikai dzīvniekiem, bet arī cilvēku veselībai. Gandrīz visās elektroprecēs sastopam arī plastmasa. Tā kļūst bīstama videi, ja sadeg. Izdalās indīgas vielas, piemēram, dioksīns, viena no vielām, kas izraisa ļaundabīgos audzējus. Vadu murskuļi tiek sabērti kapātājā, sadalīti 5 cm gabaliņos, lai plastmasas apvalkus vieglāk atdalīt no vara un alumīnija. Ceru, ka turpmāk tu atbildīgāk izturēsies pret nederīgām lietām, jo lielāko daļu no tām
var izmantot otrreiz. Tikai vajadzīgs tāds nieks. Nogādāt tās nevis tuvākajā mežmalā, bet gan nolietot to elektropreču laukumā. Jo mazāk mantu nonāks atkrituma kaudzē, jo vairāk izēvielu saglabāsies nākotnē.